Pagātnē esmu uzbūvējis dažādas lidojošas ierīces, tostarp radio vadām SpaceX Starship. Līdz dronam, ko kontrolē ar reakcijas ritajiem. Un nesen arī dronu, ko kontrolē ar gāzes trūklām. Bet ir viens ieteikums, ko es vienmēr saņemu, un tas ir, ja tu novietos bateriju zemāk dronā, lai pazeminātu masas centru, drons būs stabilāks kā svārsts. Bet vai tas tiešām darbojas? Lai pārbaudītu, vai zemāks masas centrs dronam palielina tā stabilitāti, izmantojot svārsta efektu, mums ir jāizslēdz visi pārējie stabilitātes veidi. Tātad šeit man ir drons, kas piestiprināts pie kārts, vai kārts, kas piestiprināts pie drona, un man ir divas baterijas, kas piestiprināts diezgan zemi pie kārts. Tāpēc masas centrs ir ļoti zems. Tagad pašā dronā nav nekādas stabilitātes sistēmas, piemēram, žiroskopa vai akselerometra. Tas vienkārši tikai rada vilkmi. Tātad tam vajadzētu izslēgt visu, izņemot šo svārsta efektu. Tagad es varu kontrolēt droseli un motors, bet man nav virziena kontrols. Tāpēc uzstādīsim to uz šī stiprinājuma. Un paskatīsimies, vai tas tiešām darbojas. Tagad es to uzstiprinu ar nelielu leņķi, kas iespējams ir labākais scenārijs, lai redzētu, vai tas tiešām izšūpojās līdz līmenim. Tāpēc atkāpsimies un izmēģināsim to. Labi, drona svārsta tests numur 1. Ietriecās dzīvžogā. Drona svārsta tests numur 2. Auč! Tas bija spēcīgs trieciens. Labi, izskatās, ka drons turās diezgan labi. Beigšu testu vēl dažas reizes, līdz varēsim izdarīt skaidru secinājumu. Vai arī drons, protams, salūzīs. Pēc! Šķiet, ka līdz šim svārsta efekts nav īpaši izteikts. Tāpēc es domāju, ka esmu izdarījis aptuveni secinājumu no tiem izmēģinājumu lidojumiem. Ko es darīšu? Es apskatīšu ātrgaitas video, un tad mēs varēsim analizēt, kas notiek. Tātad šeit ir augstas izšķirtspējas ātrgaitas video ar dronu, kas lido, un šķiet, ka tas uztur nemainīgu leņķi. Patiesībā mēs varam attēlot drona attēlu dažādos lidojuma punktos un redzēt, ka tie visi šķiet paralēli. Tagad šī ir ļoti maza lidojuma daļa, tāpēc varbūt tam nebija laika pagriezties vertikālā pozīcijā. Un, ja es turpinātu filmēt, tas varbūt galu galā izlīdzinātos. Tātad šeit ir vēl viens kadrs, kur drons tiek turēts kā svārsts, lai jums dotu priekšstatu par laika mērogu. Ir skaidrs, ka dronam vajadzētu izlīdzināties pirms tas iziet no kadra, ja pastāvētu svārsta efekts. Bet kāpēc tā ir? Apskatīsim, kā darbojas svārsts. Svārsts darbojas tā, ka masa ir piekārta zem balsta, un kad masa tiek pārvietot uz sāniem, tā šūpojas atpakaļ uz centru. Tagad balsts vienmēr atrodas fiksētā pozīcijā, un kad masa tiek pārvietot uz sāniem, gravitācijas spēka pielikšanas punkts ir nobīdīts attiecībā pret balstu. Tas rada griezes momentu, kas pagriež svārstu, līdz masa atkal atrodas zem balsta. Tātad, lai drons šūpotos kā svārsts, gravitācijas spēka pielikšanas punktam jābūt nobīdītam attiecībā pret balsta punktu. Tā kā gravitācija neizvēlas vilkt objektu pie nejauša punkta, mēs sakām, ka tā iedarbojas masas centrā, kas ir tas pats punkts, kurā objekts ir līdzsvarā. Bet kur ir griešanās punkts? Metot priekšmetu gaisā un piešķirotam griezienu, mēs varam redzēt, ka tas griežās ap savu centru, kas ir loģiski, ja jebkad es metu frisbiju. Ja mēs pievienojam masu vienai objekta pusē, tas pārvieto masas centru uz to pusi. Bet ko tas nozīmē, kad priekšmets tiek iemests gaisā? Šķiet, ka tas griežas ap jauno masas centru, un tieši šeit rodas lielākais maldīgais priekšstats par drona stabilitāti. Šķiet, ka pieņemt, ka drons griežas ap savu vilces punktu, un masa nokrīt lejā kā svārsts. Taču patiesībā pagrieziena punkts un masas centrs atrodas vienā pozīcijā, tāpēc netiek radīts griezes moments un nenotiek rotācija. Ja mēģināsiet lidot ar dronu, kur masas centrs ir ļoti zems, vienīgais, kas notiks, būs tas, ka drona rotācijas inerts palielināsies, kas nozīmē, ka lidojuma kontrolierim būs jāstrādā smagāk, lai to noturētu kontrolē. Un, visticamāk, tas avarēs. Tad kāpēc propelleri neuzvedas tāpat kā pagrieziena punkts svārstā?
To ir vieglāk vizualizēt, attēlojot vilkmi kā fiksētu spēku, kas iedarbojas uz dronu. Kad drons noliecas, arī vilkmes līnija mainās. Tāpēc nav nekādas koriģējošās griezes, un vilkme vienkārši aizrauj to sāniski. Ja mēs salīdzinām to ar noliektu svārstu un attēlojam balsta punktu kā spēku, kas darbojas tieši uz augšu, ir skaidrs, ka pašreizējā propelera montāžas situācijā to nav iespējams panākt. Tāpat, ja mēs attēlojam gravitācijas spēkus, kas iedarbojas uz dronu un svārstu, ir skaidrs, ka spēki, kas iedarbojas uz dronu, ir līdzsvaroti ap balsta punktu. Tāpēc rotācija nenotiek, kamēr svārstam ir nelīdzsvarotība, un tas vēlas griezties. Projektējot dronu vai jebkādu veidu lidojošu aparātu, man patīk domāt par tiem tā, it kā tie atrastos bezsvara stāvoklī. Tas liek tev ignorēt jebkādus svārsta efektus un patiesībā koncentrēties uz spēkiem, kas rodas ap balsta punktu vai masas centra. Tātad nākamajā video daļā es pārskatīšu visus savus iepriekšējos lidojošo ierīču projektus un cerams izskaidrošu to vadības teoriju. Sāksim ar elektrisko kanālu ventilātoru raķeti, kas tika izstrādāta, lai simulētu SpaceX Falcon 9 vadību. Būtībā tā ir liela caurule, kas izmanto vilces vektorizāciju apakšā vadībai. Bet kur atrodas ideālais masas centrs? Ja mēs apzīmējam vilci kā spēku, kas darbojas caurules apakšā, un pagriežam vilces vektoru uz vienu pusi, mēs varam redzēt, ka masas pārvietošana uz augšu rada lielu vilces nobīdi no masas centra, tādējādi nodrošinot lielāku vadības griezes momentu. Ja masas centrs atrastos apakšā, vilces vektora novirzīšana būtu bezjēdzīga, jo nebūtu nobīdes no masas centra. Tātad tas, ka vilces vektorizēšanas punkts atrodas tālu no masas centra, ļauj šai caurulē saglabāt kontrolētu lidināšanos. Līdz motors izdeg. Nākamais piemērs ir radiovadāms Chinook modelis. Šis nelido ne tuvu kā īstais Chinooks, bet tam augšpusē ir vilces vektorizēta propelleri. Būtībā tas ir pretējs iepriekšējiem piemēram. Tātad te tas lido bez Chinooka korpusa. Motors spēj grozīties ap šo punktu, lai vektorizētu vilces vadībai. Tātad, kur būtu ideālais masas centrs? Patiesībā jums būtu taisnība, ja ieteikti pazemināt masas centru, jo tas ļaus panākt maksimālu vilces nobīdi. Nevajag jaukt ar svārsta maldību. Un pēdējais piemērs ir mans nesen uzbūvētais gāzes vilces drons. Tā kā šim dronam vilce ir fiksēta centrā, vilces līnija vienmēr iet tieši caur masas centru, tāpēc nerada griezes momentu un nerada rotāciju. Šī iemesla dēļ es izvēlējos akumulātoru piestiprināt augšpusē, jo tā bija vienīgā piemērotā vieta, kur to uzstādīt. Ja es būtu to piestiprinājis apakšā, tas nebūtu ietekmējis stabilitāti, jo tas joprojām būtu vienā līnijā ar vilci. Tas vienkārši nedaudz pārbīdītu pagrieziena punktu uz leju. Tāpēc vienīgais veids, kā vadīt šo aparātu, ir izmantot augstspiedenes strūklus uz rokām, lai radītu spēku, kas ir nobīdījis no masas centra, izraisot aparāta rotāciju. Tāpēc ceru, ka šis video ir kliedējis dažas maldīgas priekšstats par drona stabilitāti. Un, ja vēlaties uzzināt vairāk par šo tēmu, esmu izveidojis mājaslapu ar papildus informāciju. Piemēram, kas ir stabilitāte, kas ir vadība, un vai aerodinamika spēlē lomu šajā svārsta maldībā. Ar to šis video ir noslēdzies. Liels paldies, ka skatījāties! Ja jums patika video, lūdzu nospiediet patīk. Ja esat jauns manā kanālā un vēlaties redzēt citus trakus lidojošus projektus, spiediet abonēt zemāk. Milzīgs paldies visiem maniem Patreon atbalstītājiem vietnē patreon.com par to, ka padarāt šādu veidu video un projektus iespējamus. Vēlreiz paldies, ka skatījāties un tiksimies nākamajā video. Uz redzēšanos!